Čau, dārgie! Mēģināšu īsumā izstāstīt, kas ir ievērības cienīgs šī salā, lai jūs paši varat tā kā izvēlēties, ko jūs vēlaties redzēt un kas būtu jūsu ievērības cienīgs. Un nedaudz par salu kopumā. Šī ir vulkāniskas izcelsmes sala, apgrieztas piltuves veidā, kurā kalni ir vieni no ievērojamākajām vietām. Un tie ir arī tie, kas vislielāko iespēju personīgi uz mani atstāja. Un, protams, ja neskaita sauli, pludmales un pludmales volejbolu un pašus cilvēkus. Jo to var just jebkurā vietā, ka viņi bišķiņi savādāk uztver dzīvi un pasauli, kā mēs šeit Rīgā. Pati sala ir veidota tādā veidā, ka valdošie vēji no ziemeļiem nes ūdeni, un ziemeļu daļa salai ir zaļāka, un atkal dienvidu daļa skaitās siltāka, bet tajā atkal īsti nav ko redzēt, tādēļ, ka tur īsti pat nekas neaug un nav nekas tā ārpus turistiem veidotām pilsētām īsti nav. Bet tajā pašā laikā šīs te turistiem domātās pilsētas ir ļoti skaisti sataisītas un garām braucot to ir iespējams arī apskatīt un ieteicams apskatīt. Un tad sākšu ar to, kas ir pieejams pastaigas garumā un manuprāt, ko ir noteikti vērts izstaigāt un apskatīt. Un sāksim ar Las Palmām. Jā, jūs zinat, ka es dzīvoju aptuveni šeit šomēnes, un jūs saprot arī kaut kur tomēr esat norezervējuši. Un sākšu ar pasaulē 2. vai 3. skaistāko pie okeāna promenādi, kas iet šeit no ziemeļiem līdz galam, līdz koncertzālē. Un šeit arī stūrītī ir veikals, kurā ir vajadzīgs kāds pludmales volejbola ekipējums, kas nav pieejams mūsu ziemeļos, kas, manuprāt, ir ļoti ok. Tad tur arī ir ieteicams ieiet un apskatīties. Valdošo vēju dēļ šeit gala pusē, kā jūs redzat, vējš iet garām pussalai, ir ļoti liela viļņa, līdz ar to ir daudz surfa skolas. Un arī vienkārši ļoti skaista vieta. Vēl viena vieta, ko es iesaku apskatīt šeit uz ziemeļiem, ir Konfitāla pludmale un Konfitāla pludmales blakus esošais kalniņš, kur uzkāpt un izbaudīt skatus uz pilsētu. Lai jūs saprastu laikus, promenāde ir aptuveni 3 km garumā, kur var izstaigāt, 2–3 stundās, bet ieteicams nedaudz vairāk laika atstāt, lai varētu kādā kafejnīcā pasēdēt vai pačilot. Konfitāla pludmalē atkal ir īsāks gājiens, te var izstaigāt kaut kādās lēni ejot pāris stundās, ja čilo un pasēž un tam līdzīgi. Tad var būt nedaudz ilgāk, bet arī ļoti īss gājiens. Kas vēl, manuprāt, ir interesants šī salā, tāds vienkārši komentārs par dienvidu fenomenu. Šeit redzamais pelēkais klucīts ir praktiski salas pilsētas vidū esošs uzkalns, uz kuru uzkāpjot redzēt visus skatus uz visu pilsētu. Un tas arī tāds, manuprāt, ļoti interesants kontrastu veidojošs fakts, ka tāda vieta šeit ir. Jo Latvijā jebkurš uzkalns uzreiz dabūt kafejnīcu un tikt apbūvēts ar īpašumiem, bet šeit ir tieši otrādi. Labāks īpašums ir tas, kur nav jākāpj augšā. Vēl, manuprāt, ievērības cienīgs apmeklēšanas vērta vieta ir Las Palmas vecpilsēta, kas atrodas šeit. Iesaku ņemt autobusu, jo gājiens līdz turienei var būt diezgan ilgs. Jā, tur var iet kaut kādu stundu, varbūt pusotru kājām. Lai gan arī var būt interesants skats, ja jūs izmantojat blakus esošos kalnus, kas ir kādus arī vienas dienas pārgājiens jau pats uztaisīju, ka gāju uz vecpilsētu šeit pa tiem kalniem. Un
Tur pavarās ļoti labi skati uz pilsētu kā tādu un arī nedaudz parāda to, kā dzīvo parastie mirstīgie, tā varētu teikt. Vecpilsētā iesaku apmeklēt parkus, jo tur pavarās Game of Thrones tematikas praktiski uz jebkuru pusi skatoties. Un, ja brauc tēmē uz pašu vecpilsētu, tad arī iesaku vienkārši paņemt un atnākt uz šeit blakus esošo uzkalnu un uzkāpt augšā, jo šeit var ļoti labi redzēt gan dzīves reālijas, kā dzīvo parastie cilvēki, gan arī tie skati. Tālāk pārslēdzamies uz jau ar autobusu braucamiem apskates objektiem. Un pirmo es vēlos minēt ciema terora, pašu ciemu un blakus esošās dabas parādības. Pati terora skaitās kā viena no skaistākajām mazajām pilsētām, jeb ciemiem šī salā. Un viņi ir sasniedzami ar autobusu, ja es pareizi atceros, kaut kā 40 minūšu laikā. Un ļoti interesanti, ka te blakus ir iespējams iziet, ir uztaisīta aprīkota pastaigu taka pa bijušās upes gultni, kura ļoti kolorīti raksturo dabas nianses. Un pavisam interesanti pastaigu ir uztaisīta, ja pieķer arī blakus esošās kalnu virsotnes. Jūs varat paskatīties kādā no vietnēm, kurās ir takas. Un šeit ir taka, kas iet no ceļa gar pilsētu, gar kalnu virsotnēm, no kuras ir redzamas gan Las Palmas, gan arī mazie ciemi apkārt un mājas, kā cilvēki dzīvo, gan atpakaļ ceļā viņi nokāpt upes gultnē un aiziet līdz pilsētai Terārai un apskatīt arī to, šis varētu būt. Bišķi vairāk kā pusdienas pasākums, ja pieskaita autobusu un atbraukšanu un izstaigāšanu un tādu arī pietiekoši čilīgu pārgājienu un arī pilsētas apskati un tad ar autobusu atpakaļ. Man šķiet, ka šī bija viena no augstāk vērtētajām takām šī salā. Tālāk iesaku apskatīt vulkānu, bijušo vulkānu. Šeit var uztaisīt, es nezinu, cik autobus ilgi iet, bet, ja es pareizi atceros, aptuveni stundu. Un šeit ir apstaigāta apkārt pa vulkāna kori, no kuras pavarās skati gan uz okeānu, gan uz cilvēkiem, kas dzīvo šeit iekšā. Un ir iespējams arī nokāpt lejā, un tas varētu būt arī kaut kāds pāris stundu pārgājiens vienkārši apkārt šeit, un arī tur kaut kādu stundu, divas pieliekot klāt, iekāp iekšā. Kas, manuprāt, arī tāds ļoti, ļoti interesants, skaista vieta. Un tālāk jau ar automašīnu. Iesaku apmeklēt pilsētu Agaete. Uz turien var iespējams aizbraukt arī ar autobusu un kā gribās. Un pašā Agaete ievērības cienīga ir pludmale, pati pilsētiņa, kas ir ļoti īpatnēja ar savām ēkām un arī pludmales dabas sniegtajām īpatnībām. Un iesaku aiziet šeit uz tādi baseini un uzkāpt arī blakus esošajā kalniņā, kas kopā varētu aizņemt kaut kādu stundu, varbūt pusotru. Un tāpēc iesaku šo vietu apmeklēt ar automašīnu, jo tad ir iespējams arī braukt tālāk un pabaudīt skatus uz dienvidiem, kur īpaši pievakarē var pavērties ļoti, ļoti, ļoti interesanti skati šajien skatoties. Un tāpatās arī es nezinu, vai tagad ir izveidots jaunā šoseja uztaisīta, kas iet pa taisno cauri kalniem, cauri tuneļiem, ātrgaitas šoseja.
Bet, ja izvēlās ceļu GC200, kas ir mazs līkumojošs ceļš, tad šeit arī ļoti, ļoti spēcīgi dabas skati pavarās. Un, ja ir vēlme, var arī izkāpt kādā no punktiem, kur ir iespējams novietot automašīnu un uztaisīt kādu nelielu pastaigu. Ja brauc pa šo ceļu uz dienvidiem, tad iesaku arī pieturēt Los Caserones, un šeit ir ļoti interesanta akmeņainā pludmale un arī dabas veidojumi, un arī tās ļoti saudabīgs ciems, kur pačilot paēst, padzert kafiju. Un, ja jūs veidojat braucienu apkārt salē, tad arī iesaku piestāt Mogaņas pludmalē un novērot kontrastus starp turistiem sniegtajām iespējām un to, kā dzīvo reālie cilvēki. Un šīs mazās pilsētiņas ir vairāk tā kā turistu speciāli veidotas vietas, kurām mums Latvijā arī ir iespējams par 800 eiro nopirkt biļeti uz kādu no šīm pilsētām all inclusive, jā, un baudīt gulēšanu pludmalē. Bet, atkal no mīnusiem tur, piemēram, nevar spēlēt pludmales volejbolu tādēļ, ka tas ir traucē cilvēkiem skaisti gulēt pludmalē. Bet garām braucot tiešām ļoti forši iebraukt viņās un paskatīties. Un, ja jūs izvēlaties šīs, tad jā, tad Mogaņas pludmale skaitās viena no skaistākajām. Amadoras šī te pludmale ir arī ļoti nostrādāta un ļoti labi izskatās, bet man personīgi nepatīk tik daudz laika pavadīt, jo viņi tiešām izlaizīti pilnībā. Bet no Amadoras pludmales kaut kādas pusstundas laikā var aiziet uz Tauro pludmali, kur ir iegūt skatus, kādi ir bijuši kaut kur amerikāņu filmās vai tam līdzīgi. Un arī ļoti spēcīgi. Un tad, ja jūs esat šinī galā, tad Maspalomas ir ļoti slavena vieta vispār, un Maspalomas kāpas. Lai gan man kā motociklistam ir jāatzīst, ka šādas pašas kāpas ir pieejamas arī Rīgā, Lilastas apkaimē, un jā, kaut kā cilvēks turien tik ļoti nebrauc un nefotografē un tam līdzīgi. Un man personīgi arī ļoti patika promenādi gan gar, tur īsti nesanāk promenādi, tur sanāk vienkārši pastaigu taku gar okeānu uz ziemeļu pusi. Un šeit, ja viņa tā kārtīgi izstaigā, tad te var iztērēt arī dienu. Bet, man patika, tur bija skati tiešām iespaidīgi, bet es personīgi nezinu, vai es gribētu turieni otrā reizi braukt. Un ja mēs skatāmies kopumā, tad brauciens ar automašīnu uz Agēti un tad šeit apkārt un piestāšana mazajās pilsētiņās un tam līdzīgi, šo te braucienu var uztaisīt aptuveni dienas laikā. Un jā, tā daba tā ļoti labi parāda savu daudzveidību, uztaisot šādu braucienu. Un aptuveni vēl vienas dienas garumā var apmeklēt atkal salas vidienē iekšienē esošos kalnus. Un Roka Nublo skaitās viens no skatāmākajiem kalniem, uz kur arī diez vai būtu iespējams braukt divreiz. Un varu ieteikt to, it īpaši, ja Las Palmās izskatās, ka ir kaut kāda mākoņaina vai tam līdzīga diena, atbraucot uz šajieni, var izbraukt cauri mākoņiem un pacelties virs tiem, braucot ar automašīnu. Skatu tiešām ļoti labi. Jā, kā jūs varat novērtēt te? Jā. Un man personīgi lielāku iespaidu atstāja skatpunkts šeit. Un šeit var redzēt gan
minēto agreti no patiešām liela augstuma, gan arī pa kreisi Tenerife ir ļoti viegli redzama. Un, jā, iesaku atbraukt arī uz šejieni, jo gan dabas daudzveidība ir stipri savādāka, kā piemēram Roka Nublē, jo tur ir vairāk akmeņains. Un šeit ir atkal meži, un tajā pašā laikā ļoti augsti kalni un ļoti labi skati. Tālūk, tas tā īsumā. Vēl viens brauciens ir iespējams uz Guiguji pludmali, kas ir Melno smilšu pludmale, kas arī tāda ļoti saudabīga un ļoti augsti novērtēta vieta, kur pastaigāt. Un tur nav iespējams piebraukt klāt ar automašīnu, un parasti cilvēki brauc un atstāja kādā no tuvējiem ciemiem vai pie kādas no takas sākuma punktiem savu automašīnu un aiziet. Mēs gājām vienreiz aptuveni no šejienes. Un tad šeit arī var izbaudīt dabas daudzveidību, jo ir jāpārkāp kā pāri kādam no kalniem. Un, manuprāt, ļoti, ļoti fantastisks pastaigas maršruts šeit ir. Bet te jārēķinās, ka līdz jāņem ūdens, ēdiens, labi apavi un aptuveni jārēķinās ar 3 stundām vienā virzienā. Ātrāk ejot iespējams, ka bišķiņi mazāk, bet būtībā tā ir pastaiga uz visu dienu. Bet viņi ir, manuprāt, tā vērta, jo dabas daudzveidība šeit ir fantastiska. Tālūk, tas arī viss, un tad gaidu jūs ciemos.